Šo atslābināšanās vingrinājumu vari veikt gan guļus pozā, gan sēžot uz krēsla. Ja veiksi to guļus pozā, atgulies pēc iespējas ērtāk un ieņem iespējami atslābinātu stāvokli. Novieto rokas un kājas tā, lai viss ķermenis justos labi un aizver acis. Ja šo atslābināšanās vingrinājumu veiksi, sēžot uz krēsla, izvēlies krēslu ar atzveltni. Apsēdies pēc iespējas ērtāk un ieņem iespējami atslābinātu stāvokli. Pēdus novieto stabili uz zemes, uzliec rokas uz augšstilbiem, muguru atspied pie krēsla atzveltni un aizver acis. Ja ar aizvērtām acīm jūties neomulīgi, izvēlies vienu punktu savā priekšā un skaties uz to. Ieklausies uzmanīgi jautājumos, kuri drīz skanēs. Lai arī uz katru jautājumu varētu atbildēt ar jā vai nē, nav nepieciešams uz šiem jautājumiem atbildēt skaļi. Nav pat nepieciešams domās atbildēt apstiprinoši vai noliedzoši, jo atbilde jau būs tava specifiskā reakcija uz katru jautājumu. Vingrinājuma laikā, dzirdot jautājumus, tev kļūst pavisam skaidrs, kā tas notiek. Tātad tikai klausies jautājumus un nebrīnies, ja daži no tiem tev šķitīs neparasti. Ļauj sev vienkārši reaģēt uz katru no jautājumiem. Turklāt nav svarīgi, kā tu reaģē. Visas reakcijas ir piemērotas un derīgas. Atceries, ka nav pareizi vai nepareizi. Vienkārši atbild uz katru no jautājumiem, uz to reaģējot. Vai tu vari aizvērt acis? Vai varēsi, atbildot uz visiem turpmākajiem jautājumiem, turēt acis aizvērtas? Vai vari sajust punktu, kur tava mugura visintensīvāk saskars ar krēsla atzveltni, grīdu vai matraci? Vai var iztēloties punktu, kas atrodas pa vidu starp tavām acīm? Vai var iztēloties punktu, kas atrodas pa vidu starp tavām ausīm? Vai vari sajust savu matu galiņus? Vai vari iztēloties attālumu no matu celiņa līdz zodam? Vai vari sajust, cik tuvu tava elpa nokļūst acu aizmugurējai daļai, kad tu ieelpo? Vai vari iztēloties savam mutes dobuma telpu? Vai vari piefiksēt mēles stāvokli mutē? Vai vari sajust maigāko vēsmiņu pie sava vaiga? Vai vari sajusties patīkami smagi? Vai vari sajust, kur tavas rokas saskars ar ķermeni? Vai vari apzināti sajust, kur tavas kājas zaudē saskarsmi ar pamatu? Vai vari sajust pamatu zem savām kājām? Vai vari iztēloties, ka tu aplūko kaut ko, kas atrodas tālu prom no tevis? Vai vari piefiksēt, ka viena ķermeņa daļa ir vairāk atslābināta nekā citas?
Vai kaut kur savā ķermenī vari sajust siltumu? Vai vari sajust, kā mazinās sasprindzinājums? Vai vari iztēloties, ka lidinies uz mākonīša? Vai vari iztēloties, ka guli uz zemes un esi tik smags, ka tev rodas sajūta, it kā tu grimtu zemē? Vai vari iztēloties mierpilnu skatu? Vai vari iztēloties skaistu ziedu, kas lidinās tavā priekšā? Vai vari sajusties kā lupatu lelle? Vai vari sajust, kā tava seja kļūst ļoti mīksta? Vai vari sajust, ka visi ķermeņa muskuļi pilnībā atslābinās? Vai vari sajusties droši? Vēl nedaudz paturi acis aizvērtas vai turpini skatīties uz izvēlēto punktu. Tagad es skaitīšu no 10 līdz 0. Ar katru skaitli tava uzmanība arvien vairāk atgriezīsies šeit un tagad. Varbūt izstaipies, izpurinies vai sasprindzini rokas un kājas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atver acis un izbaudi šo brīdi.